nekad nav bijuši pasaulē bagātini, jā. Jo tajā jomā, es domāju, mēs nevaram noliegt lietas, kuras mēs vēl arī nezinām. Tāpat evolūcijas teorija, mēs zinām, ir pastāv tāda visa pakāpe no molekulas, no buljona lielā, jā, un tā tālāk. Ir otra teorija un vēl kāda teorija. Un šīs teorijas mēģina arī eksperimentāli pierādīt, un tur ir ļoti interesants visāds jauns ziņas, bet man liekas, tas jautājuma būtība, man liekas, bija tā, ka mēs, un to ir jāuztver un ļoti nopietni par to jāattiecas, ka mēs no tā zinātnieku viedokļa ļoti nepietiekam un vāji tomēr, teikt, izstāstam to, ko mēs darām, un ko dara arī ne tikai mēs te Latvijā, bet ko dara arī kolēģi citur pasaulē. Un tas, tā saucamā zinātnes popularizēšana vai komunikācija, tas, man liekas, ir tas virziens, kur ir ļoti jāpieliek spēks. Tas ir kaut kāda atdalītība, tas, kas mums bija tā zinātne un dzīve, ja, kad tā zinātne un tā dzīves... Ak, Dievs, bija kādreiz zinība biedrības lekcijas, kad atcerēties, vai ir vai nav dzīvība uz Marsa. Jā, bet es izstāstīšu, tas ļoti labs piemērs bija par vardēm. Senais dziednieki savulaik man ar stāstīja, ka ja ir ērts iekodusi vai teiksim, kaut kāds kukainis, kas var pārnēsāt kādu infekciju, ir jāliek virsū varde. Un gadu atpakaļ es izlasīju bioloģijas zinātnes atklājumos, ka biologi bija atklājuši, ka vardes vēders sekretē antibiotikas. Un ka pret šīm antibiotikām patreiz nav šīs rezistences vēl. Un ka it kā varbūt te ir tas, kur sasaistās daudz ticējums ar zinātnisko pierādījumu. Protams, jo daudz lietas jau tādas, kā jūs minējāt, ir daudz ticējumu, vai tur ceļmallapas, vai tur sūna, vai kādas likšanas. Tas viss, jā, ļoti daudz dažādu šo te dabisko antivirālo vai antimikrobālo preparātu avoti, kurus tiešām var izmantot. Un te mūsu paši arī biologu meitenes ir ziepis ar sūnām, ar antimikrobālu efektu izstrādājuši. Un, tas ir, tīri tāds pielietojums. Arī daudz, kas ir bioenerģija. Ar enerģijām tur ir bišķi sarežģītāk. Tur ir sarežģīti, bet varbūt ir laiks vajadzīgs vēl. Vajadzīgs laiks, protams, jā. Lūdzu. Jā. Labvakar. Labvakar. Mans jautājums būtu, vai zinātnē pēdējā laikā ir kaut kādas inovācijas cīņā paaugstināt asinsspiedienu? Tas ir labi. Paldies jums. Un mēs aizējam ļoti medicīniski aizējam, bet šajā ziņā ir ārkārtīgi daudz un vērtīgi jauni pētījumi gan par tiem receptoriem, gan par iespējamajiem mehānismiem. Un, ja jūs paskatīsieties, kāds jauns preparātu piedāvājums te parādās gan tieši asinsspiediena jomā, gan, protams, arī holesterīna līmeņa regulēšanas jomā. Tas ir ļoti strauji attīstošs lauks, lai gan nekā tāda radikāli fundamentāli jauna, kur mēs, teiksim, varētu kaut kādu pilnīgi jaunu terapijas veidu, izmantojot, kaut vai tās pašas cilmes šūnas, vai, mēs pateikt nevaram, bet mēs daudz precīzāk varam nosacīt, kurš no konkrētiem asinsspiedienu paaugstināts asinsspiediens, tas ir iespējams milzīgi dažādu. Bet te pašā laikā ļoti daudz ko spēj cilvēku psihi izdarīt arī bez medikamentiem. Arī, protams, var izdarīt bez medikamentiem. Un nevajadzētu arī par to aizmirst. Jā, psihis trenēšana, tas vairāk pa jūsu virzienu, bet es gribētu arī pilnīgi piekrist, ka, redziet, tā neirohumorālā regulācija, kas tātad kā mēs, ka te atkal jautājums, kā mēs gribam un kā mēs spējam faktiski savu psihikas darbību regulēt. Bet te mums vienkārši piemērs ir, ka, teiksim, mēs apzināti normāli ikdienā darbinām šķērsvītroto muskultūru. Apzināti. Tā mums liekas. Jā, tā mums liekas. Mēs roku apzināti varam pacelt un tie muskuļi tā kā darbojas. Bet te bija tas interesantais stāsts par tiem pašiem neirofizioloģijas pētījumiem, ka
tad, kad jums liekas, ka jūs apzināti savus rokas tur kustiniet smadzenēs, jau tas lēmums ir pieņemts kādas sekundes, simtdaļu vai ātrāk, pirms jūs esiet apzinājies. Un tad jautājums, kurš bija tas? Bet jogas spēja regulēt arī gludo muskultūru, mugultūru. Tas ir liels darbs ar sevi. Jā. Un es domāju, ka vienkārši cilvēki arī vai šobrīd nav pieraduši to, ka visam risinājums ir tablete. Tā, to man liekas, tā daudz vairāk atsakās pēdējā laikā. Jā, lūdzu. Halo. Lūdzu, labvakar. 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 Sveicināti, mūžnieka kungs. Priecāju laimīgu jauno gadu. Jums tāpat. Visu to labāko. Jā, lūdzu, jūs jautājumu. Tā, man ir jautājums par ģenetiski modificētiem organismiem. Es zinu, ka jums tas bija zinātniska tēma ļoti plaši izstrādātā. Jā. Bija kādreiz tādas lietas, jā. Tā, kāda situācija Latvijā pašlaik ir? Kur var lietot, kurus nevar lietot? Paldies. Paldies jums. Ģenētiski modificētiem tā ir tāda, ļoti plaša būtībā tēma, bet ja mēs runājam par to, ko droši vien kundze prasa, tas ir par ģenētiski modificētiem organismiem pārtikā. Un tur ir visas tās pašas stingrās, varbūt pat ļoti stingrās regulācijas, kādas ir Eiropā. Un, atvainojiet visiem tiem, kuriem ir citāds viedoklis, bet mana stingra pārliecība ir, ka pārtikā pat labāk atļautie ģenētiski modificētie organismi katrā ziņā ir daudz, kā teikt, biežāk, precīzāk pārbaudīt, kā, tūkstošiem citu pārtikas vielu vai produktu, kurus mēs no dažādām egzotiskām zemēm saņemam un bieži vien ļoti, kā teikt, ātri un bez kādas lielas aizturs sākam lietot. Ģenētiski modificētā pārtika ir tik tālu, un tā, kas ir atļauta, viņi ir tik tālu pārbaudīti, ka nav citu tādu pārtikas un produktu, kas ir tik daudz pārbaudīti. Bet es jau tomēr palieku ar tiem stereotipiem. Nē, var es labāk to mazāk pārbaudīju to pienu sēršu no govs. Tas ir ļoti pareizi droši vien, un neko jau nav jau tā, ka mēs nevaram iztikt bez tiem ģenētiski modificētiem organismiem pārtikā. Mēs varam bez viņiem brīnišķīgi iztikt. Bet, tāpat laikā redzi tie paši cūku un visi audzētāji, kur lielā mērā ir atkarīgi no sojas miltiem kā proteīna avotu. Protams, var teikt, ka ir kaut kādas alternatīvās audzēšanas metodas. Es jau teikšu, ka man vislabāk tomēr tas man, kas patīkās, tīri kā man. Es labāk izvēlos to vistiņu, kas uz tās mēslu kaudzes kašājas. Tad jums ir nepieciešama omīta laukos. Jā, un diemžēl Latvijā tas tā lēnām iet mazumā. Kā jāsaka, raidījums ir pienācis atkal mums pie finiša taisnes, tātad raidījuma beigas ir klāt. Mēs tiksimies atkal ceturtdien ar profesoru un varbūt kādus 2 vārdus skatītājiem, lai mēs nobeigtu raidījumu šodien un turpinātu nākamā raidījumā jau iesāktās tēmas. Tur daudz vēlreiz paldies par interesantajiem jautājumiem, un es ceru, ka bioloģija būs kopā ar jums un sargās jūs arī šajā 2012. gadā. Paldies jums, skatītāji, arī par jautājumiem, kurus iespējams jūs varbūt uzrakstīsiet e-pastā šeit uz televīziju. Tad mēs nākamā reizē ar viņiem sāksim jums atbildēt. Un lai jums jauks viss šis gads un arī šis vakars. Ar labu! Uz redzēšanos!